Nu, sveicināti, dārgie draugi no Vācijas, tieši no Brēmenes. Un tā, kas mums šodien ir? Šodien mums ir pirmdiena. Nē, šodien mums ir otrdiena. Pirmdien bija vakar. Vakar Vācijā bija sarkanais datums. 3 dienītes sanāca. Lēnā garā ejam uz Šepti. Atzīmēsies, kad ir atnākuši. Tūlīt ies pēc papīriem iekšā, paņems atslēgas. Te mēs varam nomazgāt rokas, var iet arī dušā. Te ir skapīši katram 2. Morgen! Alles gut? Nee. Iebāzīs to karti tagad iekšā. Desmit minūtes. Tā, tagad apiesim apkārt mašīnai. Tāds viņš 12 tonnīgs sūdiņš ir. Tā viss it kā strādā. Viss it kā normāli ciecē. Kas tam mums te stāv? No Rīgas atvesti, no Latvijas, no Finiera kaut kā. Plates. Tā, principā, 12 minūtes varam braukt. Jābrauc. Tā, cik mums jābrauc? 177 kilometri. 2,5 stundas, bet vairāk pat sanāk. Kolēģis šagā pazaudēja savu aparātu. Izskatās, ka arī garas 3 dienas bijuši čalim. Jā, čalis pazaudēja savu aparātu. Nu, gadās arī tā. Pēc 3 diennieka. Iesim ārā uz 75. šoseju. Gandrīz vai katru rītu sanāk braukt uz 75. No 75. tu var tikt gandrīz vai uz visām 4 debespulsēm. Jau iesim uz pirmo autobāni. Diezgan noslogots. Nu, no rīta vēl uz doto brīdi
nebūs tik traki. Tā, esmu tagad izgājis uz A1 autobāņu. Pa pirmo varam piļīt tagad 100 kilometrus. Jāizdomā, ko darīt. Nezinu, kaut kādu filmu paskatīties vai hoķi noskatīties. Latvija, Zviedrija. To es neskatījos. Tā arī laikam būs jādara. Tur, kur ir 2 joslu brauktuve, tā tu velcies aiz kāda. Jādzen garām būs. Saja bali jau sāk palikt. Jākavē satiksme. Te jau skaidrs laikam, kāpēc. Nākamais prātpisējs. Ejam garām. It kā neko bīstam neved, bet velkās kā gliemežs. Reku viens savējais brauc. Baltika Express LV. Latviešu numuri. Nevar jau tā baigi filmēt. Sējiem jau nepatīk. Vienreiz arī kaut ko filmē. Viens dzen garām, fakuts rāda man. Galīgi iebanutīs. Es, protams, uzmet pretī. Tagad pusstundu apakaļ iebraucu centrālajā hallē, kur mani gatavo rītdienas tūrē. Tā kā šodien bija gara tūre, rītdien būs īsāka tūre. Neliels ieskats tajā, ko es
vedīšu rītdien, apmēram kaut 4 klienti, es skatījos papīros, ir tepat pa Brēmenī. Un tas viss, kas te ir redzams, pa lielam ir, sagatavs kaut kam, galdniecībām, skolām, zāģētavām, veikaliem, kur atkal kaut kas tālāk tiek no viņām izgatavots vai arī pārdots tālāk citiem klientiem. Šeit var redzēt vispār neapstrādāts gatavās durvis, jau apstrādātas. Durvju rāmji un skrūves. Tā kaut kā. Mašīna sakraut rītdienai. Arī gatavie pasūtījumi. Tā, kas mums tur durvis ir, bet vārti ir augšā līdz galam. Atkal salauzts šlagbaums ir, viena puse nedarbojās, jo tālbraucēji brauc iekšā un lauž pastajāni. Es attaisīšu vaļā vismaz vienu. Noliksim tepat pie Rīgas platēm, apakaļ gaitā. Kas mums tur notiekās? Mašīnas ir ar automātisko kārbu, pilnībā visas MAN markas. Nav ne Mersis, ne Volviķis, nav ne Skānis. Viss ir MAN. Kaut kas notiek. Tepat kilometru attālumā ir salons. Braucam uz turieni. Pēc tam ar taksi ved mūs apakaļ. Firma apmaksā, protams. Iziešu cauri. Vajag atzīmēties, ka es aizēju. Tādā veidā, lai atkal var saskaitīt, cik man stundas ir, cik es šodien nostrādājis. Šī atkal ir cita halla. Diezgan daudz viņas te ir. Reizēm pat ar riteni jābraukā kaut kur līdz fūrai, piemēram. Feierabend. Danke. Man liekas, ka es atpūtstēlu neparādīju no paša rīta. Gribēju, bet izgāju no galvas. Te Coca-Colas aparāts. 60 centi, viena kola, stikla pudelē. Te no rīta mēs sēžam visi, te dzer tējas, kafijas, groza ar augļiem. Arī firma apmaksā. 2 mikrēnes, tur tējkāna, kafijas aparāts, minerāla ūdeņas, ledusskapis, traukmazgājumā mašīna. Viss, kas vajadzīgs. Bet tas vairāk tiem, kas hallē strādā, kas šeit pat uz vietas ir. Mēs šoferi esam ceļā. Mēs varam tikai vai no rīta, vai arī pēc tūres.
Tā tad laikam būs jāpahāvā kārtīgi. Pirms braukšanas uz māju. Maiņa beigusies. Atkal viss pilns. Kaut kā tā šodienai. Давай, короче.